Šodien man stāsts par neizsīkstošu enerģiju, par dzīvesprieku, sirdslietu un mērķtiecību ceļā pretī saviem sapņiem, par dzīvespriecīgo, iedvesmojošo mūsu novadnieci sieru meistari Ludmilu Peculēviču. Siera gatavošanas prasmes Ludmila apguva daudzus gadus eksperimentējot, pilnveidojot zināšanas un dodoties pie citiem sieru meistariem. Vispirms sieru Ludmila vārīja savā mājas virtuvē, līdz aizvadītā gada rudenī durvis vēra Ludmilas vīra un dēla jaunuzbūvētā sieru ražotne. Šobrīd Ludmilu pazīst daudzi, gan Krāslavā, gan arī Krāslavas novadā un citos novados. Viņai patīk degustācijas, Ludmilai patīk stāstīt par siera vārīšanas maģisko procesu. Siera meistare viennozīmīgi popularizē Krāslavas novadu, un sieriem lieto arī preču zīmi ražots Krāslavas novadā. Man ir liels gods šodien sveikt gada cilvēku 2024 Ludmilu Peculēviču. Ludmila, novēlu jums, lai arī turpmāk sapņi piepildās, lai top!